Tad mēs pie Ziemassvētku kauju muzeja. Esam gatavi doties jau pārgājienā. Cik garš pārgājiens notiks, nezinām. Skatīsimies pēc apstākļiem. Pirmais točno būs 7 kapeikām. Pēc tam dosimies uz Ožmuteja kalnu, kas arī aptuveni atrodās 5 km no šejiena. Un tad jau turpmāk skatīsimies, kā visi esam gatavi jau. Mugursoms virsū, gatavi doties. Čau! Turpinām staigāt, apskatīt piemiņas vietas. Pirmā brigādes štāba vieta. Praktiski 100 gadus apakaļ. Var redzēt, jau palikuši kaut kādi vaļņi aizsardzības štābam, aizsardzības pozīcijas, valnīšu aizsardzības. Manas kājas tā kā saknes tavā zemē, skaties manās acīs liesam tajās deg. Par tevi zem un brīvību, tik daudzi par šiem vārdiem atdevuši dzīvību. Mūsu senči šeit ar asinīm ir rakstījuši, ka šī ir mūsu zeme un tikai tu. Pastaigājot pa šitām pozīcijām, kas ir kartē uz afišu dēļ, informācijas dēļ, redzams kāds ir bilds, kāds pirms 100 gadiem izskatījušies bunkuru ēkas. Pat nevar iedomāties, kas šeit apkārt ir. Šeit tagad skatoties, liekas, ka nekas nav bijis, maziņas ierakumi, bet ir bijuši ļoti nopietni nocitinājumi uztaisīti, ko pat šeit vairs nevar redzēt manīt. Jā, pagājis jau vairāk gan 100 gadi, visas liecības ir praktiski daba apslēpusi. Kā mūsu māte, mēs kā bērni tavi, kuri neļaus svešām kājām tevi mīdīt. Karos sarkan, balts sarkanais, viss galvā mūsu plīvo, tava balss pār mūsu piederību, sirdīs visās dzīvo. Tu jau zini, ka tev ir meitas, tev ir dēl, kuri stāv par tevi vienmēr. Turpmāk nevajag gaidīt traģēdiju, lai sadotos rokās. Par tevi gatavs galvu atdot tieši tā kā zvērējs to esmu. Mūsu zeme ļoti cietus no citiem, tāpēc nevajag darīt pāri viņai pašiem. Zvaigznes debesīs, kas nestāv vienaldzīgi nevien. Ja man būtu 1000 dzīves jādzīvo, tad visas dzīvotu es šeit, jo tevi piedzimis jau esmu. Pienāks diena, tevi atdusēšos, atdevis tev būšu savu dvēseli. Ja tev nebūs brīvības, tad man nebūs dzīvības, jo to būšu atdevis par tevi. Labāk krītu es par tevi brīvs, nekā atdot tevi kādam. Tevi piedzimis es esmu, sevi turēšu, tad tavu dvēsmu. Ja tev nebūs brīvības, tad man nebūs dzīvības. Staigājam pa vācu aizmugurs aizsardzības līnijas, aizsardzības pozīciju valni. Es biju ļoti labi arī nocietināt pēc aprakstu un bildēm. Augsti ir bijuši. Šeit arī purvainais grāvs ir bijis. Tas bija kā šķērslis. Jo to būšu atdevis par tevi. Labāk rītu es par tevi brīvs, nekā atdot tevi kādam. Tevi piedzimis es esmu, sevi turēšu tad tavu dvēsmu. Jābūt lepniem ir par dzimteni, pamosties vai dzirdi, tavu dvēseli vēl selpot, tad piepildi savu sirdi. Turies pie šīs zemes, jo cik tautiešu vējš aiznes. Esam sarunājuši ar muzeja gidu, ka mums sniegs maziņu tādu ieskatu, kas šeit notiek. Iesim iekšā, paklausīsimies viņa stāsts. Dodamies. Kas mums visvairāk patīk, tas ir vienkārši šādi arī staigāties. Nezinot kur, kaut kur iet, kas rada savu veidu adrenalīnu prieku šajā visā, kad nav piespēlēts vai noteikts konkrēts maršruts, pa kuru mēs tādu kauliņu bīdamies. Te mēs vienkārši paši apskatāmies karti, izdomājam, kas plēšam pa taisnām pēc azimuta. Kas priekšā sagaida, kādi šķēršļi nezinām, ejam un redzēsim. Tā, nu te mēs visi lēnām brienamies.
ticība dzīvot šeit, laikam nebeidzam kā debesis. Man sirds jau plosās skatoties, šī pasaule iet bojā. Pazūd vērtības, kas bijušas, tās izgaist un ir projām. Bērns izaudzis ar sapni, bet zaudējis to aiz lomām. Dzīves aktieris, kas pazūd aiz pieaugušo domām. Ar nožēlu tad jāskatās, kā tauta pamet dzimto vietu. Dievs tur mūsu bērnus ciet. Nevajag pasaulē tiem skriet, bet mūsu tēviem visi ciet. Un māmiņām tik laimēt iet. Skaistāks mūsu mežs šķiet, ka tās kā ziedlapiņas zied. Bet tie, kas braši cīnījās, tiem jālūdz būt piedot. Tiešām mūsu senčiem vajadzēja velti dzīves ziedot. Kā pārdodam savu dzimteni, ikdienas nāks dzirdēt. Tā mūsu māte Latvija, 3 zvaigznēm mūžam mirdzēt. Ja tev nebūs brīvības, tad man nebūs dzīvības, jo to būšu atdevis par tevi. Labāk rītu es par tevi. Mēs esam uzkāpuši augšā Lozumteļa kalna skatu turnī. Ar piepolēm mugursovam grūti. Aizāpa liela, visiem tur aizmugurē. Man arī pašam tā skaitā. Izkārsim karogu, nobultēsimies, dosim uzlādēt baterijas, ieēst. Primārais uzdevums tagad ir uzēst, piekrāt enerģiju un pēc tam doties. Lūk, aptuveni. Tas var būt tas virziens. Apakaļ uz Mangaļsalu mājām, ar viņām uz nometnes vietu. Čau! Pusdienojāmies pie Lozumteļa kalna. Atpūtājāmies, paēdām, uzkrājām spēks. Līdz tai vietai mūsu maršruts veda pa šiem Ziemassvētku kauju muzeja kaujas vietām un Lozumteļa kalna apkārtni. Kopējā distance līdz Lozumteļa kalnam mums sasniedz 14 km. Nu, aptuveni kopējā distance, kas varētu šodien sasniegt, tie būs 20 km, cerams. Endo Mondo ir ieslēgts, tad jau cerams arī tāds būs. Ja tev nebūs brīvības, tad man nebūs dzīvības, jo to būšu atdevis par tevi. Labāk rītu es par tevi brīvs, nekā dot tevi kādam. Tevī piedzimis es esmu, sevī turēšu tad tavu dvēsmi. Ja tavas debes melno tumsa klās, tad neskaitāmas sveču liesmas aizgaņās to prom. Mēs Latviju tauta stipra esam, lai gan bieži pat to neapzināmies, tomēr paveikt varam daudz. Esam atraduši, esam novākušies kempā. Nesen atnācām 5 minūtes atpakaļ. Šāda vieta arī te mums izkrīsies. Uztaisīta vada bāze, patura bāze ir bijusi šeit. Mēs arī šeit pārnieksosim. Malki ir sagādāts. Tūlīt sāksim kurt. Karovs, kā vienmēr, mums ir jau piekarināts. Ko? Sagatavosim ugunskura, ēdīsim, čilosim, atpūtīsimies. Kārtējās vakara runas pie ugunskura. Pēc tam naktsmiers un rīt mūs ceļamies, ēdam rokas, dodamies mājās. Līdz vēlāk. Jāsāk kurināt ugunskurs, jāsaldās. Rīts 9 no rīta, jau tagad piecēlušies. Jau lēnām taisās. Rokas tot, dzer kafijas, tējas, krāmēties. Doties māju. Ko esam sataisījušies, dodamies mājām, sakrāmējušies, enerģijas pilni. Nakts pagulēt mežā, būdā, dodamies mājām.